Paņēmu no garāžas visus savus elektroinstrumentus, kas man bija. Brauksim uz vasarnīcu. Ir pavasaris, ja? Laiks sāk strādāt. Bet ir viena nianse. Tas, ka pavasars to nevar noliegt, bet man uz mājām iet zemes ceļš. Un tagad ir tā aktīvā sniega kušanas fāze. Un jautājums vispār, vai es to zemes ceļu varēšu izbraukt ar savu Mersi. Redzēs, varbūt šodien nemazliet līdz turienai netikšu. Tā uz acis neizskatās nemaz tik traki, varbūt pat varēšu izbraukt. Uzmanību un neliela pašreklāma. Jūs mani pazīstiet kā blogeri cilvēks ar kameru, bet esmu arī licencēts nekustamā īpašuma aģents, tavs labākais aģents. Tāpēc, ja plāno pārdot īpašumu vai gluži pretēji to iegādāties, sazinies ar mani jans.abel@tribus.lv un tiekamies. Great success! Es īstenībā neticēju, ka šis Mersis izbrauks cauri, jo viņš ir ļoti zems un, ja jūs zināt, cik reizes jau es ziemā iesprūdu. Ievērojāt, cik te viss kluss ir. Tikai putnu skaņas eitanos, cik krūti. Labadiena! Sūds jau sagaida. Kā man te špaktelējums. Vai ir jaunas plaisas? Nē. Turās. Viss es te palikšu. Šis būs noderīgs fēnotājs, ja? Veco krāsu nost. Jau nav pa virsu. Šis noderēs, bet nezinu, cik viņš jaudīgs, jo es viņu izmantoju hokejā. Es līmēju kopā. Šis īstenībā varētu būt noderīgs. Krumgriezis. Respektīvi, man šķūnī stāv trimers ar zāģu uzgali. Un es vienkārši gribu šeit visu šito te apzāģēt. Un es gribu nozāģēt vēl izgriezt šitās te rozes. No vienas puses forši, ka tev tur ir, bet no otras puses vai mājas pamatiem. Tas ir veselīgi, ka tieši pie loga tev tur aug rozes. Otrkārt, man viņas nevajag tik daudz. Varētu te pusi nošņakāt. Šitā te akumulātora rūpmašīna no Lidla, cik es ar viņu bišķīt pastrādāju. Nezinu. Viņš taču diezgan švaks ir, bet ko var gribēt par tiem 40, cik tur eiro viņi maksā. Aizvedīšu pie meistara, netur apgriezienus, lai es cietu, ka uzdod gāzi. Un vēl es ceru, ka nebūs pie viņa baigā rinda, ka vēl cilvēki nav pamodušies no ziemas miega un neved uz apkopēm savus zāles pļāvējus. Jā, kur ir plests jau. Mašīna ir zema, un braucot pa šito ceļu, sēžas virsū, un līdz ar to tur jau kaut kāda plasmas, kas ir vārgāka, tie jau arī tagad nolūst. Vat kā skutelis, ja Kristaps saka, vajag daciju. Dasterīt paņemt un šeit mierīgi. Ziemā, vasarā, lietu, sniegā. Kā jūs domājat, kas notika? Kā jums šķiet, es varēju izbraukt? Iesprūdu, jā. Te it kā nekā traka nav, bet laikam šeit ir problēma, ka priekšējais ritens nevar izbraukt ārā no bedres. Gribēju braukt pa vidu, lai ritens ir pa vidu. Bet kur viņš noslīdēja un viss. Un es mēģināju tikt atpakaļ un tā arī netiku. Te it kā viss ir normāli. Jā, sanāk, ka tā ir otra pusē, jā. Atbrauks man izvilks. Īstenībā varētu aiziet arī pēc lāpstas. Starp citu, šitas ūdens smird. Ne tā kā pēc virces, bet kaut kas vecs un sapūstīja. Mēs iestigām dubļos manā mīļā un netiekam ārā ne vela aknē. Es mēģinu spiest, bet riepas slīd, šī mīlestība kā purvs mūs rīs. Ak, šīs dubļainās jūtas, mēs netiekam ārā, beidzot saproti. Baby, netiekam ārā. Pilnīgi iespējams, ka nebrauc, jo pa vidu ir uzsēdusies arī. Aiziet. Šī jau tiekam. Jā. Aiziet! Jā!
Ja kas tā man skan, tas ir pretbuksēšanas sistēma. Mēs izkļuvām no dubļiem, paldies Dievam. Mēs izkļuvām no dubļiem, jā. Mēs beidzot tikām ārā. Mēs tikām ārā. Jā, kur bija uzsēdusies. Ieslēdzu ziemas režīmu un izslēdzu pretbuksēšanu. Un principā, redz, ka normāli arī sanāca izbraukt. Labi, ka bija lāpsta. Varēja bišķīt šeit parakt nost. Bet es domāju, ka tur tālāk, ja atkal neieslīdēšu kaut kur pa vidu, varēs arī mierīgi izbraukt. Tagad šeit, jā? Aiziet, galvenais ātrumam jābūt. Kaut kādam. Un aiziet. Aiziet. Ko tanks? Easy. Mans vilcējs arī klāt. Labdien! Man baigi paveicās. Normāli, paldies, ka atbrauci. Bija doma nomazgāt mašīnu un to paklāju, jo, smird. Bet, tur 4 mašīnas jau mazgājās un 2 ir priekšā. Te nav rinda vismaz. Ja runājam par to ceļu, tad tas nemaz tik slikts nebija. Vienkārši kaimiņš pagājušā gada novembrī ar smagajām mašīnām kaut ko sev veda. Un, līdz ar to tas ceļš sabojājās, bet viņš solīja uzreiz arī salabot. Pusgads ir pagājis, ja, nekas nav izdarīts, bet, es ceru, ka kaimiņš turēs savu vārdu un ceļu salabos, jo šitā, es nezinu, kā vasarā, mazliet lietiņš uzlīs, nekur es nevarēšu aizbraukt. Pelēkais zvaigžņu kuķis dubļos tīts, bet tagad... Kā jauna, bet, ja nopietni, tad pēc ziemas, baigi var redzēt, kā mašīnas sarūsējas. Praktiski rūsē viss acu priekšā. Resākās tikko biju pie trimera meistara. Viņš saka, ka viņus iespējams met ārā. Viņš tagad neņems jaunu tehniku remontā, kamēr neuzzinās, vai viņus met vai nemet. Viņš man ieteica braukt uz Rumbulu, ja man baigi vajag remontēt. Pirms pusgada es teicu, ka es šo kameru vairs nekad nepirkšu. Bet vairāki faktori, kāpēc es atkal nopirku to. Tas pats ražotājs cits modelis, un šis ir vēl interesantāk. Es viņu nopirku no komisijas veikala. Plus vēl šeit iedod garantiju. Un es paņēmu GoPro 12, man bija GoPro 9, ko es noslīcināju. Izlēmu par labu GoPro 12, un ne jau tāpēc, ka viņš ir lētāks vai kāds. Vienkārši man ir jau baterijas enduro. Un ja es pirktu GoPro 13, tur vajadzētu citas baterijas. Un, ja es paskatos apskatus, salīdzinu tās kameras, tad praktiski viņas vienādas. Tā, apskatot kameru un nekādus skrāpējumus vai defektus vai ko citu es neredzu. Varbūt kaut kāds netīrums šeit ir, bet izskatās pēc, gandrīz jaunas kameras, 220 eiro maksāja. Un viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos atkal GoPro, media mods. Un tā kā man jau visa tā ekosistēma, kā saka, viss priekš GoPro jau bija, es domāju, pirkt atkal kaut kā DJI, Ace Pro vai kas tur vēl ir, Es domāju, nav vērts, un tās atšķirības arī nav tik lielas. Vienmēr sakot, nolēmu braukt uz to Rumbulu. Uz to servisu es tur piezvanīju. Viņi teica, ka viņiem jau ir rinda uz nedēļu. Un jo es ilgāk domāšu, jo rinda kļūs lielāka. Pazaudēju garāžas atslēgas. Vai tur ir? Ir? Es atradu! Redz kā, viss, braucam uz Rumbulu. Starp citu, filmēju jau šo video ar GoPro. Redzēs, kā būs. Skaņa pašlaik nāk no media mode mikrofoniem. Un forši ir tas, ka 12. kamera ir uztaisījusi, 12. GoPro, ir uztaisījis tādu feature, kā media modam strādā gan priekšējais, gan aizmugurējais mikrofons vienlaicīgi. Jo agrāk bija tā, vai priekšējo mikrofonu tu izvēlies, vai aizmugurējo. Tagad, piemēram, Kārlis kaut ko pateiks. Čau! Jā, un jūs visi ļoti labi zināt. CAK approved. Ļoti labs atbildes. Tā, esam klāt, jā? Jep. Tur ir veikals. Kur ir servis? Rekurs servis.
šeit varējām atbraukt. Un nebūtu jāiet ar kājām. Labdiena. Jums par ceļu. Tā, teica, ka šo modeli neražo jau vismaz 8 gadus. Vispār firma nepastāv jau 8 gadus. Un kā trimers ir, vismaz no 2008. gada. Es tikai neatceros, ka es būtu viņu tik sen pircis. Es viņu pirku kā rautā. Lūk, un viņš teica, ja tur kaut kas nopietns ir, tad varbūt nemaz detaļas nebūs. Bet skaties, filmēt ar GoPro ir pavisam cita lieta nekā ar telefonu. Mēs tikko Staķikā iegājām hotdogus paņemt, un pie mums uzreiz, jūs youtuberi? Jā, pateicām, ka nav. Mēs jums piesakojām. Puika arī gribēja kļūt par youtuberi. Tā kā, ja tu skaties šo, lai tev izdodās, un galvenais, kā jau es teicu, ja tas ir tas, kas tev patīk, tad tas nav grūti. Bet, kad es ar telefonu filmēju, neviens klāt tā nenāk un neprasa, vai es esmu youtubers. Vēl kas uztaisīja Alisai pārsteigumu, pateikšu paldies, ka viņa man palīdzēja likt nekustamā īpašuma sludinājumus un menedžēt manus sociālos tīklus. Nopirku refurbished iPhone, aiziesim vāciņu, nopirku stikliņu, uzlīmēsim. Un ceru, ka viņi būs patīkami pārsteigti. Kādu krāsu mēs mammai ņemsim? Šīs krāsas. Būs labi? Jā. Mašīna. Pasties. Pasties uz skursteni. Skurstenis. Skaties. Tikliņu jau uzlikām. Mēs Bet tas tev par to, ka tu man palīdzēji un menedžēji. Vienmēr sakot, kamēr nav trimers un kamēr vēl ārā nav pietiekami silts, lai es varētu taisīt iekšdarbus, Karli, mēs varētu kaut ko citu izdarīt. Ko tu domā? Jā, vienmēr sakot, bērni izdomāja, ka viņam vajag kaķi. Es biju pret, bet es vienīgais biju pret. Bija 3 par un es vienīgais pret. Līdz ar to mums ir kaķis tagad, ja? Un tagad viņi izdomāja, ka viņu vajag ārā. Labā ziņa ir tāda, ka viņam ir čips, viņš ir čipots, līdz ar to, ja viņš kaut kur aizskries, gan jau arī atradīsies. Es nezinu, kā tur kaķi ir, ja? Vai viņi nāk atpakaļ vai nē, ja viņi aizmūk. Grūti teikt. Ko es varu teikt? Ar katru dienu te paliek arvien sliktāk. Šeit tā kā mīnu laukā. Katru reizi, kad es atbraucu, principā šeit nav vispār neviena brīva vieta, kur varētu normāli bumbu pasist, ja? Tikai tie kurim rakumi. Es vēlos uztaisīt jaunu nojumu. Šo nojumu es pirms 20 gadiem pats taisīju. Kā viņiem ieliekusies uz iekšu. Un es domāju, ka, priekš manis, normāli, 20 gadi, nav nekāda vaina. Nomērīsim tur garumu, platumu, augstumu, un tad brauksim uz veikalu un pirksim dēļus. Un vēl kas ir jāizdara, jāsaraksta saraksts vispār, ko mums vajag. Jo vajag ne tikai dēļus, bet vajag arī trepes, vajag arī pagarinātāju āra, industriālo, kas tur slodzi, ko vēl vajag. Mēs iesim nomērīt nojumi. Tu mērīsi, es tos izmērus pierakstīšu. Aizbrauksim pēc tam uz būvmateriālu veikalu, nopirksim to visu. Un tu varēsi jau taisīt nojumīti. To nojumi, kas tur pašlaik ir, es taisīju. Tagad tava kārta. Ko tu vāksties? Ko tu vāksties? Labi, mēram. Līdz maliņai, cik ir? Nevis līdz ārējai maliņai, bet iekšējai maliņai, kur sāks ārējais dēles. 152, ja? Tagad dziļumu, tā no sienas, principā vienalga, 159, ja? Praktiski tas arī viss, ko mums vajag. Tagad mēs vienkārši aizbrauksim uz veikalu, paskatīsimies, kāda tur dēļi ir. Un viss. Un ja tur ir platāki, tad mēs pirksim mazāk, ja tur ir šaurāki, attiecīgi pirksim. Tu saproti vispār, ko es saku? Tu stāvi tās, Un tā tehnoloģija jau pavisam vienkārši. Kur viens dēls šķersām, tur ir 3 caurumi. Pasties, kā es viņus salīju, man nebija pietiekama garums, ja? Pasties man tehnoloģija, kā es uztaisīju. Tātad kur ir 3 vietas sienā, kur liekās iekšā. Šitien gan ir, kur nav līdz interesanti. Un kur vēl viens. Jā, lūk, un tad mēs pēc tādas pašas tehnoloģijas arī viņu taisīsim. Kur kaut kāda līgzda. Pasties, Kārli, līgzda. Ko mums vajag vēl izdarīt?
Mums vajag šitos te kociņus nozāģēt šeit un tur, jo viņi bojā aku. Īsumā mēs to jau tagad varam to izdarīt. Nu, ko domā? Šitik zemu. Nu jā, jo zemāk, jo labāk. Es tev iedevu zāģīti ar smalkākiem zobiņiem, lai tev vieglāk ir zāģēt. Tu ilgāk zāģēsi, bet tev nebūs tik daudz spēka jāieliek. Jej! Malacis. Apsveicu ar pirmiem 2 zariem kokiem. Viņi ir tievi, bet baigi garie. Viss viņam tā iepatikās, ka viņš tagad aizgāja mežu zāģēt. Un, ja runājam par koku zāģēšanu, tad man vajag šo nozāģēt, jo viņš ir ļoti tuvu mājai. Nu, principā, kaitai būvē. Un šis koks ir nokaltis un jau saliecies uz ceļa pusi. Tā kā šo arī vajag nozāģēt. Un, lai šos nozāģētu, man gan jāraksta tad Salaspils domē iesniegums, kad es gribu 2 kokus nozāģēt. Nu, jāraksta arī pamatojums, ka viens ir beigts un otrs pārāk tuvu mājai. Tad viņi atbrauks, apsekos. Un šeit visdrīzāk arī atļaus to nozāģēt. Tikai tad jautājums, kurš zāģēs? Es varētu teorētiski iznomāt kaut kādu brangāku motorzāģi. Teorētiski. Praktiski viņš ir baigi tuvu mājai. Nu, nezinu. Taisam sarakstu, ko mums vajag. Ko mēs brauksim pirkt veikalā. Pumpi! Ūdeni, lai no akas mēs varētu uzpumpēt. Pagājuši gadu nopirka tādu milzīgu baseinu un pēc tam saprata, ka nevarēs pieliet ar ūdeni. Tagad vismaz būs pumpis, varēs uzpumpēt. Tā, skaidrs, ka ar manu mašīnu mēs to visu neatvedīsim. Tāpēc izmantosim šādu te rīku. Alises kundze mēģina izgamt krēslu, kas man nesanāca. Un tev arī neizskatās, ka sanāk. Man vajag sanākt uz spīti tev. Gaiputni. Tā. Redz, cik daudz vietas mums, ko visu salikt. Jautājums, vai mums tur ieies trepes? Jā. Ko? Tā, mēs atradām kaut kādus koku materiālus, bet ir viena gara problēma. Kārli, kas pa lietu? Koki ir pa garu. Mēs nevaram viņus aizvest. Un? Pirksim viņus internetā. Pērkot internetā var pasūtīt arī piegādi, un tad viņi atvedīs pilnīgi visu, ko man vajag. Trepes, naglas, visu, ko man vajag, līdz durvīm. Un nebūs jālauž galva, kā es šitos te 4-metrīgos, dabūšu mašīnā. Redz kā, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Bet es domāju, ka man vajadzētu šitādas, lai es varētu staigāt šeit, krāsot. Es domāju, šis būtu baigi ērti. Un redz, es esmu vēl vieglāks par šo maksimālo svaru, līdz ar to win-win. Es domāju, ka man jāņem, praktiski ir mazākās, jo tur ir metrs. Šitās būs ļoti labi tieši iekšdarbiem, lai es tieku pie griestiem saliktā stāvoklī, viņas ir 1,80 m. Redz, kā nebūs līdz griestiem, būs vēl vietiņa. Ja es ņemtu garākās, kā es viņas varētu salikt? Te arī 1,80 m. Nē? 2,75 m. Nekad es tādas neielikt istabā. Paņemšu šitādu te. Ar darbiem. Ko tu saplēsi? Ko es izdarīju? Šitas mums nedzer, jo tas ir IP20. Mums vajag arī kaut ko, kas ir mitrumisturīgs. Sorry. Tā, rekur bišķīt īsāks, bet 30 metri, bet ir IP44. Ja? Kaut ko bišķi nopirkām, bet tad pārējo sūtīsim internetā. Nebūs pašam jāved. Es nemaz nevarētu atvest. Būs man šitāda lampa. Patīk? Jā. Iekšpusē zelta, ārpusē zafīrs. Jā, tagad jāieliek. Pēdējais uz atlaidi dabūju. Un trepes. Viss. Noturēs man. Viņš tā var? Nu. Jā!
Piecelies, kā jau. Nu ej. Piecelies. Nu, davai. Nu, celies kājās, ej. Nu, piecelies. Es neaiztikšu. Piecelies. Vai tālāk. Nu, Es nevaru kājas piecelties. nu baidies. Nu. Pagaidi, es galā. Nu. Labi, ka es tur negāju vēl tālāk. Labi. Es domāju, ka ar šo mēs arī varētu beigt. Sieva ir uztaisījusi garšīgu šašiciņu, aiziesim paēst, pasūtīsim visu, ko mums vajag internetu veikalā. Nu, un tad nākošā sērijā tiksimies, ja jau ar materiāliem un ar trimeri, es ceru. Čau!